Место в рижском пансионате очередь становится понятной и прогнозируемой для всех. Следить, как она продвигается, теперь можно лично, при условии, что человек сам имеет номер в этой очереди и интернет. Как вообще обстоят дела сейчас с доступностью пансионатов столицы? Эти и многие другие актуальности обсудим с нашим утренним гостем. Сегодня это руководитель социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартин Шморс. Доброе утро. Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Итак, судя по последним данным, более 500 человек, а конкретно 531 человек ожидает места в одном из рижских пансионатов на сегодняшний день. О чем вам говорит эта цифра? С одной стороны, 530 – это не так много. С другой? Jā, patiešām. Jums ir pilnīgi taisnība, ka vienkārši, kā mēdz tautā teikt, pliks skaitlis neko nenozīmē, ir jāpaskaidro. Pirmkārt, mēs redzam, ka rīdzinieki izvēlas un grib pansionātu, kurš atrodas Rīgā vai tuvu Rīgai. Un tā varbūt ir galvenā lieta, kas raksturo šā brīža situāciju, jo kopumā, ja izvēle krīt uz pansionātu, kas ir ārpus Rīgas vai kurš tiek līdzfinansēts līdz noteiktai summai no Rīgas puses, tātad līdz varbūt dzirdētajiem 800 vai 500 eiro šis voucher princips, tad uz šāda tipa pansionātiem var faktiski nokļūt nedēļas laikā. Jo Rīgā ir radīta sistēma, kad iedzīvotājs var izvēlēties jebkuru sociālās aprūpes centru Latvijā. Tā galvenā ideja bija tāda, pirmkārt, no vienas puses tā bija spiesta lieta šādu sistēmu radīt, jo patiešām Rīgas teritorijā pansionātu vietu skaits, var teikt, tā organizācija, kas nodrošina pansionātu skaits, ir nepietiekams. Mēs redzam, ka tas varētu būt lielāks, bet no otras puses likums pasaka, ka ir jānodrošina šis pakalpojums arī gadījumā, ja Рīgā непиетек вietas, tad citur Латвijā. Как отмечает наш гость, действительно голая цифра сама по себе ничего не говорит. Здесь нужно остановиться особенно и обратить внимание на то, что если человек выбирает в Риге или вблизи столицы, то логично, здесь возникает очередь. Если же выбор рижанина выпадает на пансионат, который находится за Ригой, то здесь фактически можно получить по принципу ваучера место и в течение недели. Сколько реально человек вынужден проводить времени вот в этой очереди, если это рижанин и он выбрал место в столичном пансионате? Jā, šādā gadījumā, ja Rīga un Rīgas pašvaldības iestāde pansionāts, mums Rīgā ir 3 pansionāti, Mežciems, Gaļezers un Stella Maris, tad varētu būt jāgaida arī personai, kurai nav demence, apmēram 5-6 mēneši, jo šobrīd no tiem jūs minētajiem 500 pāri rindā stāvošajiem 377, tie ir pēdējie dati, ir rindā uz Rīgas pašvaldības vai piedarošajiem pansionātiem. Tātad šī izvēle būs visgarākā, un arī statistika rāda, ka diezgan daudz cilvēki, tātad, kuri gaida rindā, viņi, protams, nepaliek bez aprūpes, jo viņi turpina saņemt aprūpi mājās, līdz pienāk viņu rindas numurs. Итак, конкретная цифра прозвучала в нашем эфире. Очередь в рижские пансионаты растянулась примерно на 5-6 месяцев, но нужно учесть, что люди разные, есть разные диагнозы, и если говорить о такой категории, как люди с деменцией, здесь порой нужно считаться с тем, что этот срок может занять больше времени. И тем не менее, сравнивая с тем, что было несколько лет назад, и даже в прошлом году, вот эта цифра 531 человек, она показывает, что она намного сократилась. За счет чего? Jā, patiešām pagājušo gadu bija brīdis, varētu teikt, apmēram pusgads no kaut kur marta mēneša līdz oktobrim, kad rinda sasniedza pat virs 900 cilvēkiem rindā.
galvenokārt šī situācija radās tāpēc, ka 23. gadā bija valsts līdzfinansējums, ja es pareizi atceros, ap 2 miljoniem eiro gadā tieši aprūpes pansionātā pakalpojumam, kurš izbeidzās, bet, diemžēl, Rīgas pašvaldības budžeta procesā šī summa netika atlikta atpakaļ, jeb kompensēta. Un līdz ar to Labklājības departaments kopā ar Rīgas sociālo dienestu bija spiests izsniegto nosūtījumu uz pansionātu skaitu samazināt ļoti drastiski. Faktiski pietrūka ap 390 vietām. Uz kā rēķina? Uz valsts finansējums, tātad valsts finansējums bija 2 gadus, viņš pakāpeniski samazinājās, tātad 22. un 23. gadā, bet 24. gadā šo valsts finansējumu daļu, kuru vairs nebija, pašvaldības budžeta procesa veidošanā uz 24. gadu nepiešķīra, un šo sociālo jautājumu komiteju to atrisināja tikai gada beigās, un tad mēs straujā tempā, varētu teikt, tā izdalījām nosūtījumus uz pansionātiem. Ja es pareizi atceros, ap 350, 2 mēnešu laikā 350 nosūtījumu. Tas bija strauji risinājums. Faktiski galvenais iemesls bija nepietiekamais finansējums tieši šī pakalpojuma veidam saskaņā ar prognozēm un iedzīvotāju vajadzībām. Все очень просто. Денег не хватало. В конце прошлого года, это была осень, очередь на места в рижские пансионаты растянулась в абсолютных цифрах 900 человек и даже больше. Почему? Потому что не хватало финансирования, но затем Рижская дума нашла резервы, ну и мы видим, что эта цифра сократилась практически вдвое. Теперь за этой очередью любой человек может следить лично и более удобно. Как именно? Что нужно знать об этом? Jā, patiešām šobrīd Rīga arī šā gada sākumā tika izmainīti saistošie noteikumi, kas paredz, ka iedzīvotāja atbildība par, es tā to arī skaidrotu, ka iedzīvotāja paša atbildība par viena konkrēta pansionāta izvēle, kurā uzturēsies vai viņa tuvinieks vai pats klients, kuru izvēlās, ir palikusi nedaudz lielāka, bet vienlaicīgi, tad, kad šī izvēle ir izdarīta, tad iedzīvotāji var labāk sekot līdzi savai virzībai pa rindu. То есть вначале человек должен выбрать конкретный пансионат, получить условный номерок, да, как к врачу или, например, в супермаркете, и дальше на сайте Департамента благосостояния он может следить, как эта очередь продвигается. Примерно так это работает. Jā, ir tātad šo numuru veido pieņemtais lēmums par piešķirto pansionātu pakalpojumu. Un mums ir 3 rindas. Šīs rindas ir atkarīgas no finansēšanas modeļa uz attiecīgam pansionātu veidam. Mums ir 3. Mums tātad ir pašvaldības iestāde. Mums ir iepirkuma līguma organizācijas, viņas lielākoties atrodas ārpus Rīgas, bet ir arī Rīgā. Un 3. ir šis līdzfinansējuma, jeb vouchera modelis, kad pašvaldība piešķira līdz, tā kā ir summas griesti. Ja? Un šim 3. modelim, kā jau es teicu, rindas faktiski nav. Jā, tā tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, jāsaka tā ziņa un realitāte tāda, ka mums visiem ir jāsāk plānot savus vecumdienas, un ja tuvinieki redz, ka vecā cilvēka aprūpes vajadzību lielums palielinās, ļoti laicīgi ir jādomā par pansionāta izvēli, jo mums ienāk tādi jautājumi, kā kur ir mazāka rinda, ko man izvēlēties. Jāsaka tā, ka šobrīd esošā sistēma nosaka, ka sociālais darbinieks tā īsti nemaz nedrīkst ieteikt конкрету vienu пансионату. То есть человек сам должен определиться, и очень важно, как отмечает наш собеседник, эти вопросы следует решать и задумываться над ними заблаговременно. То есть смотреть, что происходит с пожилым родственником, прогрессирует ли деменция, какие-то еще заболевания, смотреть, может быть, этот пансионат рядом с домом или, например, в других местах. И существует 3 вида этих пансионатов. Те,
которые находятся здесь, в Риге, которые финансируются столичным самоуправлением. Есть партнеры по сотрудничеству в плане софинансирования, которые находятся, быть может, в других регионах. И есть вот этот вариант ваучеров, который, возможно, даже самый быстрый для тех, кто выберет этот путь. Un arī šāda veida vouchera tipa pansionāti vai finansējuma tipa arī atrodas Rīgā, viņu kļūst arvien vairāk. Un Rīgas saistošajos noteikumos šobrīd ir iestrādāta arī formula, lai katru gadu tas līdzfinansējuma apmērs tiktu pārskatīts. Tā kā mums arī budžeta uz nākamo gadu procesā šobrīd ir jautājums par šī vouchera. Я очень надеюсь, что он пересматривается в ту сторону, которая радует самого человека и его родственников, да? Jā, protams, pēc ka viss paliek dārgāks un arī ir paredzams, ka līdzfinansējuma apmēram maksimāliem ir jāpalielinās. Назовите конкретную цифру. Какова реальная стоимость услуги для рижанина? Tātad mēs esam novērtējuši, varētu teikt tā, ka vidēji pansionāta cena vispār kopumā ir ap 1800 līdz 2000 eiro mēnesī. Klientam pašam, vecajam cilvēkam, ir jāmaksā 85% no savas pensijas jebkurā gadījumā. Tālāk jau atkarībā no tā, kurš no finansēšanas modeļiem, tātad pansionāta veidiem ir izvēlēts, pirmajā un otrajā gadījumā ir pašvaldības iestāde vai iepirkuma organizācija pārējo visu daļu starpības starp klienta 85%, kas lielākoties ir pensiju un kopējo cenu, maksā pašvaldība. Savukārt trešajam modelim, šim līdzfinansējumam, ja voucher modelim, klients saņem līdzfinansējumu līdz 800 eiro, ja tas ir ģimeniskā tipa pansionāts un tuvu Rīgai, līdz 40 km vai Rīgā, no Rīgas vai Rīgā, un 500, ja tas ir vispārējā tipa pansionāts, un varētu teikt vecā tipa pansionāts, ja tas ir, visbiežāk viņi arī ir ārpus šiem 40 kilometriem. Цифры, которые, я думаю, многих шокировали, как отметил господин Морс, средняя цена, условно говоря, себестоимость этой услуги колеблется от 1800 до 2000 евро в месяц. Это сумма, которую если бы у нас были нефтяные месторождения, если бы у нас были огромные пенсии, человек мог бы сам взять и заплатить от пенсии, от других доходов. Но ситуация такая, что пенсии сегодня такие, какие они есть. Именно поэтому существуют модели софинансирования, которые зависят от того, первый тип, вот это тип ваучера или это партнеры по сотрудничеству. То есть это та вся информация, детально вопросы, которые можно уточнить в социальной службе Риги, и там все конкретно ответит. Скажите, а бывают такие случаи, когда вот именно из-за денежного вопроса человек устраивается в пансионат, находится там какое-то время, а потом он не может платить? Jā, tādas situācijas, protams, ir, jo dzīvē viss, kas notiek, un tāpēc mums saistošajos noteikumos ir paredzēta kārtība, kā persona var mainīt šo pansionāta finansēšanas modeli un līdz ar to pāriet arī uz citu pansionātu. То есть это позволяет исключить ситуацию, что человек вообще оказывается вне пансионата? Jā, pilnībā, bet, protams, tas nenotiek momentā, tāpēc, ka pretējā gadījumā tas notiktu uz rindā esošo rēķina, ir noteikta kārtība, kā pēc kāda laika persona, kura vairs nevar samaksāt, var pārvietoties. Bet jāsaprot, ka šis ir tomēr nopietni. Но этот человек не отправляется домой? Или такие случаи были, нет? Parasti cilvēkiem ir pietiekami lielas aprūpes vajadzības, lai varētu būt. Reti gadījumi ir tādi, kad no pansionāta atgriežas dzīves vietā, jo vai nepatīk, vai arī tiešām uzlabojās. Jo jāsaprot tā, ka pansionātā ir intensīva aprūpe, ir 3-4 reizes dienā ēdināšana. Reizēm tie ir apstākļi, kas iepriekš cilvēkam ir bijuši ne jau tikai finansējuma dēļ, bet arī atbalsta personu dēļ. Piemēram, ēdienreižu gatavošanas aizņem diezgan
diezgan daudz laika, un tā kā uzlabojās situācija, bet tie ir ļoti reti gadījumi, bet pārvietoties uz citu pansionātu ir iespējams, ir noteikta kārtība, par kuru droši vien jāinteresējās. Действительно, денежный вопрос, больной вопрос, так случается, что приходится пересматривать свои виды на дальнейшее пребывание, но то, что человеку могут сказать, к сожалению, нужно идти домой, это скорее абсолютное исключение из правил. Ситуации разные, но, тем не менее, они решаются, отметил наш собеседник. Мы сейчас разговаривали об этом, и я вспомнил сюжет наших телевизионных коллег, которые показали ситуацию в одной из региональных больниц, где медики в приемном отделении достаточно сдержанно рассказывали о такой ситуации, намекая на то, что это некая такая тенденция, когда родственники правдами, неправдами пытаются отдать в стационар близкого пожилого человека, почти обездвиженных, с пролежнями, а когда им звонят родственникам, то слышат в ответ: извините, у меня нет возможности его забрать, мол, пусть полежит у вас там в больнице какое-то время. В социальной службе что-то такое известно, или можно говорить, что в какой-то степени порой действительно молодые родственники пытаются избавиться от стариков? Diemžēl šādas situācijas ir, un Rīgā noteiktā zināmā mērā šī situācija tiek risināta, jo mums ir arī tāds terminēts, jeb uz laiku pakalpojums, kā tautas valodā to sauc par sociālajām gultām. Rīgas pirmajā slimnīcā tiek nodrošināts pakalpojums, kurš ietver sevi arī medicīnas komponenti, tātad medmāsu aprūpi, un parasti tas ir tieši paredzēts pēc terapijas perioda slimnīcā, bet vēl, kamēr cilvēks nevar atgriezties dzīvesvietā un saņemt, tā teikt, sociālās aprūpas pakalpojums. Tas ir terminēts pakalpojums šobrīd, ja es pareizi atceros, uz 30 dienām mēnesi, un, protams, kā arī uz viņu ir rinda, bet katrā gadījumā tas ir uz rinda, bet viņa nav tik liela kā uz pansionātu, un tas ir risinājums, lai atslogotu gan slimnīcas, gan arī dotu drošību tuviniekam, tam vecam cilvēkam, ka uz laiku viņš nebūs atkarīgs tikai un vienīgi no tuvinieku lēmumiem. Действительно, бывают такие ситуации. Именно поэтому, что касается больниц в столице, в отдельно взятом городе существуют так называемые социальные места, социальные койки, и пребывание там может занять до 30 дней в месяц. О хорошем накануне в Социальном комитете Рижской думы рассматривали вопросы, связанные с детскими пособиями. Что решили, что должны знать и иметь в виду родители? Jau iepriekšējais Rīgas domes sastāvs pieņēma noteikumus, kuri no vienas puses, kuru ideja bija ierobežot, tātad no vienas puses palielināt bērnu piedzimšanas pabalstus, radīt daudzveidīgākus bērnu piedzimšanas pabalstus, bet vienlaicīgi ierobežot šo bērnu piedzimšanas pabalstu saņemšanu tiem rīdzniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 12 mēneši. Jāsaka, šie noteikumi grozījumi iepriekšējie tika pieņemti 30. maijā un izsauca jau momentāli diezgan daudzu cilvēku tādu neapmierinātu, arī mēdīju pievērstam uzmanību. Manuprāt, varētu teikt, ka diezgan pamatotu, jo tā ir tāda kontroversiāla norma. No vienas puses, protams, pašvaldībā ir tiesības piešķirt atbalstu тем иедзивотаям, куру сайт. То есть самое главное, отменена норма, которая вызывала споры, возражения по поводу 12-месячной декларации для получения детских пособий. То есть реально это означает, что если родители задекларировались в Риге, допустим, месяц, 1,5 месяца назад, именно сейчас у них родился ребенок, то все правила получения пособия относятся в полной степени для них. Jā, pilnīgi pareizi. Savā ziņā varētu teikt, tiek atgriezts atpakaļ stāvoklis, kāds bija pirms 30. maija. Bet kas vēl ir svarīgi, ja iepriekšējos saistošo noteikumos nolēma palielināt bērnu piedzimšanu pabalstu, pirmkārt no nākamā gada janvāra no 150 uz 450 eiro, tātad tikai no nākamā gada janvāra tas būs palielinājums katram bērnam, kas piedzims, bet attiecībā uz dvīņiem un trīnīšiem tika pieņemts lēmums būtiski palielināt pabalsta apmēru
Un tas nozīmē, ka ja, nu, lūk, un bērniem, kas ir priekšlaicīgi piedzimuši. Tātad šobrīd komiteja atbalstīja priekšlikumu, ka priekšlaicīgi dzimušiem bērniem un arī dvīņiem, kuriem vecāki ir deklarēti 12 mēneši, tiek piešķirts lielais pabalsts arī tajā starposmā no 30. maija līdz 1. jūlijam, un tas skar pēc mūsu ziņām apmēram 4 ģimenes, bet tik un tā šīs 4 ģimenes izjuta, teiksim, netaisnīgumu, jo brīdī, kad politiskā griba tika izteikta un kad viņi stājās spēkā, радās šis mēneša starposms. Tas arī tiек labots. Ну и мой последний вопрос, буквально всего ничего времени у нас остается, связан с одной из последних актуальностей. Россия продолжает игнорировать запросы Государственной социальной службы Латвии о сроках выплаты пенсий своих гражданам. Фактически уже более полугода некоторые люди не получают ничего. Какой видится эта ситуация из социальной службы Рīgas? Jā, visvairāk pašvaldība to izjūt. Pirmkārt, mēs redzam, ka pansionātos atrodas cilvēki, kuri saņem Krievijas pensiju. Tas nozīmē, ka pašvaldības pansionāta plānotie ieņēmumi šajā daļā samazinās, un pašvaldībai ir jāpiemaksā vairāk. Jo jāsaka tā, ka доплачивают дольше или полностью оплачивают в данной ситуации? Tātad klientu tas neskar, jo pašvaldībai ir jānofinansē starpība, kā jau es teicu, starp to, ko klients maksā un... То есть в такой случае самоуправление возмещает. А когда человек получит пенсию, ему придется... Tad viņam būs 85% jāsamaksā tādā ziņā. Ja saņems, tad protams, pašvaldība atkal gūs. Tāpēc arī no tā netiek taisīta tāda liela problēma, jo juridiski šī situācija ir atrisināta. Un otrs gadījums, ja cilvēki nesaņem un viņi nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības, tad šīs personas vēršās sociālajā dienestā, lai saņemtu garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļu pabalstu. Tikai uzreiz ir jāmin, ka mums šobrīd nav apkopota statistika, tāpēc, ka nāk pēc palīdzības mājsaimniecība, un mēs tādu ļoti lielu ažiotāžu saistībā ar šo neesam redzējuši. Cilvēki šobrīd vēl kopā mājsaimniecības ietvaros tiek galā. Но если нужны средства на питание, на компенсацию расходов, связанных с жильем, люди могут приходить в социальную службу, и приходят, но, как подчеркнул наш собеседник, ажиотажа не наблюдается. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, svarīgās lietas šodien izstāstījāt, tā skaitā ļoti labas. Paldies! Мартинш Морс, руководитель социального управления Департамента благосостояния Рижской думы, был нашим утренним гостем. Думская площадь. С добрым утром!